Biroja pārvietošana var būt biedējošs uzdevums, taču sagatavošanās vienmērīgai pārējai var būtiski mainīties. No galdu sakravāšanas līdz jaunās telpas iekārtošanai ir daudz ko pārdomāt, un viena kļūda var izraisīt nopietnas galvas sāpes. Tik daudzi cilvēki par zemu novērtē biroja pārcelšanas darba apjomu, un procesa hausā ir viegli aizmirst par būtiskām detaļām. Jūs būtu pārsteigts, cik bieži vienkāršas lietas, piemēram, aizmirstot iepakot svarīgākos piedarumus vai nepareizi pārvaldīt laika grafikus, var apturēt visu darbību. Biroja pārvietošana var būt biedējoša, īpaši ņemot vērā daudzās detaļas un loģistikas problēmas. Ir daudz faktoru, kas jāpatur prātā, sākot no saskaņošanas ar darbiniekiem un IT nodaļu, beidzot ar jaunās telpas gatavības nodrošināšanai. Mainot atrašanās vietu, ir ļoti svarīgi izveidot visaptvarošu biroja pārvietošanas kontrolu sarakstu, jo tas palīdz izvairīties no nevajadzīga stresa un nodrošina, ka pārcelšana norit bez problēmām. Mēs visi esam tur bijuši, pēdējā brīdī meklējuši darbojošos skavotāju vai noteiktu failu, lai saprastu, ka tas joprojām atrodas uz vecā biroja grīdas. Un neaizmirsīsim, cik svarīgi ir informēt savu komandu un nodrošināt to pēc grafika, pretējā gadījumā jūs varat saskarties ar neapmierinātiem darbiniekiem un nokavētiem termiņiem. Tā ir smalka līdzsvarošanas darbība, taču izmantojot stabilu plānu un pareizos rīkus, jūs varat izvairīties no šīm izplatītajām kļūmēm un nodrošināt nevainojumu pāreju.